Kas tur ir iekšā, ka nāk rutīši ārā. Nu, lūk tā, karstums ir liels. Не видно, neredzu. Šī tagad pievēršat uzmanību. Šī te krāsas temperatūra, ja pieroda pēc acs var pateikt. Un tā apmēram ir kāda 850 grādi. Mums ir arī noteikts izturēšanas laiks, bet izturēšanas laiku aptuveni var pateikt. Temperatūra krīt. Visi paraudzi, nē, rēķina minūti uz šķērsgriezu milimetru. Ja viņi tādā pašā krāsā kā krāsums, ja, tas nozīmē, ka viņi ir sakarsuši. Tagad jūs redzat tādi meli raibumi. Tie melie raibumi ir oksīdu plēvītes. Un tās, ka mēs iemetīsim dzesētāju vidē, tās turpat nokrīt. Viņas ir tik liels kā sīpola miziņas, bet labi jau nav, jo ilgstoši deg un deg un deg, un viss virsiņi diezgan daudz var tā nodegt. Aiztaisām bišķi ciet, jo man liekas, ka viņš bišķītiņi bija pavēsinājies, ja? Jo, saprotiet, ja pavēsinājās par daudz, tad var nenorūdīties. Tā vēl paļās tie? Nē, tikai tas... Jā, viņš jau sakarstūli, tas nekas tikai tā virsmas oksidēšanās, kas ir, nu tā nav labi. Nodeg virsiņu noizdu. Ja ir precīzi izmēri vajadzīgi, tad jums vienkārši izmēri zūd. Bet mums par to, kā saka, uzšķaudīties. Kāpēc viņš ir? Jo. Nav izslēdējis krāsu, redz, ko izsēšķi? Kā temperatūra kā paukšās, vai? Kā paukšā? Nu, jā, tagad nenorūdīsies. Redziet, ja nav sasniegt 727 grādi, nekas nenotiek. Jo austenīts pārvēršās tikai uz tās līnijas horizontālās. Bet ja temperatūra ir pamazu, tad nekas nenotiek. Un es pēc krāsas jau redzēju, ka tie paraudziņi jau tumšāki palikuši, jo mazāk temperatūra, jo viņi tumšāk sarkani. Temperatūra sāk parādīties tāda tumš sarkana krāsa, virs 700 grādi. Un tad pamazām jau augstāk temperatūra, jo gaišāk krāsa, un te jau ir kāda virs 1000 grādi, jau paliek gaiši dzelteni. Un tā, ka tēraudu lej, tēraudu gušanas temperatūra ir virs 1500 grādi, gaiši. Jā, mieru. Tā, nu jau ir. Vajadzētu būt. А что он такой черный? Черный, es saku, tas ir nu ļoti tā. Почему тут так? Es domāju dūmu. Dūmus. No eļas ir dūmu. Un vienu uz gaisu. Pakrūglinkai. Tā. Un arī vienu uz gaisu. A tas lielais, kas ir? Tas lielais ir nākamam darbam. Lielais nākamam? Lielais ir skaists. Kas tur skaists? Es teikšu māku, es nevaru pateikt. Tur reļa, jā? Tur ir reļa. Apkārt ir ķieģelīši un tur kaut kas tur es nezinu, kas ar ko viņš tur attīts. Asbests jau laikam vairs nav, jo asbests ir kaitīgs. Tur ir nē, un tur ir ķieģelīši. A tagad tos, kas ūdenī bija, var paņemt ar roku? Tie, kas ūdenī bija. A viņi jau... Ir jau ārā, jā? Jā, viņi ir pilnīgi augsti. Eļā dzies drusku lēnāk. Ūdenī tas ir viens moments, jā? Nu, un tagad, lai mērītu cietību, ir drusītiņi sāniņi ir jānoslīpē, jo te ir oksidējusies tā virsma. Jābūt slīpētāji virsmai, mums tur ir noslīpēs. Ko? Un tas, kas gaisā dzies, tas ir stingri lēnāk, viss tas notiek. Es nezinu, varbūt, ka mēs priekšās nākamreiz arī taisām to eksperimentu, un nākamreiz es jums stāstīšu. Redziet, lai nevajadzētu nākamreiz mūsu krāsu tur karsēt, man ir priekš nākamās reizes jau ielikts paraudziņš. Es neko vairāk nestāstīšu, tikai to, kā viņš dziest, ļoti interesanti ir noskatīties. Un te ir tā, kad to paraudzīju, tas priekš nākamās reizes, nu te jums būs jāpienāk klāt. Tikai ceļš jāstāja brīņus, lai mums kādam uz galvas neuzbrīd.
Kā mainās krāsa, kā viņš no apakšas dzies. Tā tagad ceļu. Tas būs, nu, karsts un tur ieliks. Jā, un no apakšas viņš dzisīs. Jā? Varēja aiziet prom. Не понял. Sarkanīgs paklājums, viss kārtībā. А как? Ejam pēc Oskara. Андрюха, как назад? Un tagad skatāties, kā apakša dziesceļu momentāli melna ātri paliek. Un augša gaisā dziest ļoti lēni. Tas šitas viens. Es redzu, jā, viss. Обалдеть. Vajag attaisīt vairāk to krānu. Ванька, уйди. Иванс, ну дойди в сторону. Все, видео, дома будем смотреть, да? На YouTube поставьте. Всех с девчонкой включили телек, смотри. Домашний кинотеатр, ХДТВ обработки надо сделать еще. Кто там поставил мне хуйню сверху? Какая разница? Ну, типа, чтобы потихоньку снизу вверх. Viņi ļoti lēni dziest, un apakšā ir apkārt. Nu tā, viss. To, kas ir gaisā, to neskrien un tiek. Tagad tikai vajag redzēt, kā krāsiņa mainās no apakšā. Я тут на тренинг приду. Не будет тренировки? А? Ножницы порвать. Это называется Я не знаю, у нас все равно... Сегодня будет видео на ютубе, как я летал на Хонде.